parādīšu tik vienkārši, ir sastāvēt bioģenu odu pievilinātāju. Mēs ņemam ventilatoru, tad mēs ņemam šo plasmasas daļu un ieslēdzam viņu šeit. Tad mēs ņemam ventilatoru un noliekam viņu šeit. Mēs liekam virsū šo balto maisu, un šī baltais maiss pasargās ventilatoru no iekļūšanas iekšā kāda svešķermeņa, kas var sabojāt ventilatoru. Šeit reku ir gumija, un viņu nostiprina. Tad no gala mēs viņu liekam iekšā. Iekšā ir kābelis. Nepaliek ārpusē, mēs viņu liekam šeit. Nofiksējas. Kābeli izlot ārā pa šeieni. Viņam ir šeit paredzēta vieta. Mēs ņemam maisiņu, pie ventilātora ieslēgšanās viņš apverās un odi šeit iepūstīt. Viņš liekās šādu šeit iekšā. Tad mums komplektā nāk 2 reaģenti, kas odiem dod smaržu kā cilvēka ādai. Viņi kalpo no 2 līdz 3 mēneši. Es personīgi mainu pēc 2 mēnešiem. Liekam šeit iekšā, apakš šeit. Un odi šeit salož kā cilvēka ādu. Ko es ieteiktu, ik pēc kaut kādām pāris nedēļām varbūt aiziet un nedaudz viņu sakratīt, lai tā smarža būtu efektīva. Taimers. Mēs ņemam taimeru. Pirmais, ko mēs darām, mēs ieliekam viņā iekšā kronu. Taimerī mēs ieliekam iekšā baterijas, nospiežam pogu un ievadam iekšā esošo laiku. 10:45. Apstiprinām ar 3. pogu. S1, tas būs ieslēgšanās sākuma laiks. Mēs to liekam uz 18:00. Bet to var likt katrs atsevišķi atkarīgs, kā saule, cik ilgi atrodas saule, kur jūs esat novietojis odu pievilinātāju. Jo vienā vietā man ir no 6, otrā vietā man ir no 8 vakarā. Un apstiprinām. E1 būs izslēgšanās laiks. To mēs liekam 23:50, jo šis taimers nesaprot 24 stundu laiku, viņš saprot tikai 12 stundu laiku. Un apstiprinām. S2 būs otrs ieslēgšanās laiks, un to mēs liekam 12:10 un apstiprinām. Un E2 būs izslēgšanās laiks, un to mēs, piemēram, ieliekam līdz 3 naktī. Bet to arī var katrs individuāli regulēt, kā viņam vajag. Un apstiprinām. Un tas nozīmē, mums tagad ir sakalibrēts taimers, ka mums strādās no 6 vakarā līdz 3 no rīta. Caurulī. Nezinu, kāpēc ražotājs mums ir piegādājis ar šo anteni, bet šim modelim nav vajadzīga šī antena. Ja jūs saņemat ar šo anteni, tad vienkārši ņemam un griežam viņu nost. Jo šam modelim tas nav vajadzīgs. Tā, mēs uztaisam caurumiņu, lai būtu. Tātad mums ir šī caurula, kas mums būs jāsavieno ar vienu galu mēs savienosim ar reduktoru. – 20–30 cm griežam nost taimerim, kur pieslēgties, griežam uz pusēm cauruli. Šeit būs taimera ieplūde un šeit būs taimera izplūde. Tā, un tagad mums ir saslēgts reduktors un taimers šādā veidā. Tad mēs slēdzam klāt reduktoru pie CO2 balonu. Mēs rekomendējam jums izmantot Lindes CO2 balonus. Es nezinu, vai viņi ir lētāki vai labāki vai kā, bet Lindes baloniem ir gatavs šis reduktors. Ja jūs izvēlēsieties citu ražotāju CO2 balonu, jums būs nepieciešams adaptēs. Tāpēc tas ir pēc klienta izvēles. Mēs izvēlamies Lindi, lai mums nebūtu vajadzīgs šīs pārējas. Ar roratslēgu
pievelkam, te jāpievelk tā diezgan stipri, bet tai pašā laikā ir jābūt uzmanīgam, lai nenolauž krānu. Bet, viņš prasa diezgan stipri, un pirms jūs pievelkat, vienmēr pārliecinieties, vai nešņāc garām, jo man ir bijis tā, ka bišķī šņāt, un tad es strūvēju vaļā un vēl vienreiz lieku klāt. Šeit ir divas antenas. Jūs varat izvēlēties jebkuru. Par šīm vietām plūst ārā CO2. Un tāpēc mēs pagriežam iekārtu šādi, un šeit ir speciāls atveres tas, kur iespraužās šī caurulīte iekšā. To var visi redzēt instrukcijā. Un viss. Un mēs viņu esam iesprauduši. Šeit būs vārds, vanam izēju un CO2. Un pa šeien plūdīs ārā CO2. Reduktoram nāk manometrs. Ar zaļu ir atzīmēts, ko iesaka ražotājs, kāda plūsma ir vajadzīga CO2. Šeit ir reduktoriņš, kur mēs varam paregulēt vairāk vai mazāk. Odu pievilinātāju mēs nevaram arī likt pārāk tuvu mājai, jo, ja mēs viņu pieliksim pārāk tuvu mājai, tad tā odu pulcēšanās vieta būs pārāk tuvu, un otrs, jebkurā gadījumā izvēlēsies labāku cilvēku, nevis iekārtu. Tāpēc ir svarīgi, lai iekārta atrastos vismaz 10 metrus no vietas, kur jūs plānojat to savu atpūtas zonu vai sēdēšanu vai kur, lai odi jums netraucētu. Jo tā doma ir tāda, ka mēs odu aizvilinam uz tiem krūmiem un viņi nenāk pie mums. Būtiski šo iekārtu ir ielikt iekšā krūmā, jo tad veidojas tāds liels CO2 mākonis un viņš neizplīst. Un ods šo krūmu redz kā vienu lielu cilvēku. Un saķertos odus mēs atdodam atpakaļ dabai, dzīvīgi pa barību. Vācijā ražota un patentēta sistēma, un viņa ir ļoti vienkārša. Ja salīdzina līdzīgas iekārtas, kas piedāvājas tirgu, viņas ir daudz dārgākas un ar daudz lielākām eksploatācijas izmaksām. Šeit vienīgais, kas jums ir vajadzīgs, ir CO2 balons un reaģenti.